liekais svars nav tikai estētisks jautājums, ko es arī šodien gribu uzsvērt. Liekais svars ir ne tikai tas, ko mēs redzam no ārpuses, bet tas ir arī liekais tauku daudzums ap orgāniem. Šī tendence paliek arvien bēdīgāka. Vairāk par 100% jau mēs nevarēsim nonākt. 1, 2, 3. Parunāsim par veselību. Šodien pie mums ir Santa, farmaceite, certificēta farmaceite. Labdien, Santa! Sveiks, Kaspar! Tu esi strādājusi aptiekās. Jā, joprojām strādāju. Joprojām strādā aptiekā. Un arvien biežāk tiek runāts Latvijā un arī Eiropā par lieko svaru un tā ietekmi uz veselību. Kā tu kā farmaceite raksturojat pašreizējo situāciju Latvijā? Ja runājam par tādām tendencēm un statistiku, tad Latvijā 60% iedzīvotāju vecumā virs 16 gadiem ir liekais svars. Tātad sanāk vairāk nekā pusei. Un ar šo rādītāju mēs esam pārspējuši arī Eiropas Savienības vidējo rādītāju, kas ir aptuveni 50%. Un es domāju, ka ik viens no mums arī ikdienā paskatoties sev apkārt arī varētu pamanīt šo tendenci. Un satraucoši ir tas, ka šī tendence paliek arvien bēdīgāka. Tātad prognozes ir tādas, ka šis liekais svars turpinās arvien vairāk pieaugt. Un būtiski ir tas, ka liekais svars nav tikai estētisks jautājums, ko es arī šodien gribu uzsvērt. Tas ir nozīmīgs veselības riska faktors, kas atstāja nelabvēlīgu ietekmi uz visu organismu kopumā. Un problēma ir tā, ka šis liekais svars attīstās un veidojās pakāpeniski. Cilvēks pie tā pierod, bet, protams, līdz brīdim, kad sāk attīstīties pirmās veselības problēmas. Tad tu gribi teikt, ja mēs tagad izietu uz ielas Latvijā, Rīgā vai kādā citā pilsētā, tad no 10, kas mums paietu garām, būtu šajā situācijā, kad viņam varētu būt liekais svars. Jā, es arī pati, kad šo statistiku saskāros ar šo statistiku, sāku skatīties, arī sāku vairāk pavērot cilvēkus sev apkārt, un es principā varu piekrist šim. Vai tas ir kaut kādā tieši pēdējos 10 gados palielinājies? Vai? Jā, pēdējos gados pieaug, un arī tendence ir, ka turpinās pieaugt. Vairāk par 100% jau mēs nevarēsim nonākt. Nevarēsim, jā, bet arī smieklīgi un skumji reizē ir tas, ka ir arī tāda aptaukošanās diena, ko svin 4. martā. Tā kā šī problēma ir tik liela un tik globāla, ka ir jau šāda diena, kas vērš cilvēku uzmanību tieši uz šo problēmu. Viņi svin to, ka tas ir labi, vai viņi svin to, ka tas ir slikti? Svin to, ka tas ir slikti, vērš uzmanību uz to, ka liekais svars ir problēma, ka tas ir veselības riska faktors. Tad jau mums tādu svētkus vajadzētu vairāk. Nevis vienreiz gadā, bet varbūt katru mēnesi. Jā, bet nesvinēt ar kūciņām. Nesvinēt ar kūciņām. Kā tev liekas, kas ir tie galvenie cēloņi, kāpēc mēs esam nonākuši Latvijā pie tā, ka katrs no 10 Latvijas pieaugušiem iedzīvotājiem, vai pareizāk sakot, no 16 gadu vecuma, ir šāda situācija, ka vairāk kā pusē tomēr ir šis liekais svars? Šie cēloņi patiesībā ir vienkārši. Mums visiem ļoti labi zināmi, tas ir mūsu dzīvesveids. Galvenokārt tas ir uztura paradumi, jo tiek patērēts pārāk daudz šie pārstrādātie produkti, kas ir visādas desas, cīsiņi, pelmeņi, baltmaize un šādi produkti, un arī saldinātie dzērieni un mazkustīgums. Jo, padomājot reāli, man liekas, par vidējo latvieti, tad mēs visu dienu pavadām birojā, sēžam krēslā, tad sēžam mašīnā, un tad aizbraucam mājās un turpinam sēdēt dīvānā. Un tad vēl papildus tam sēdēšanai dīvānā bieži vien pienāk visādi našķi, uzkodas, šie paši saldinātie dzērieni, kas patiesībā arī satura lielu kaloriju apjomu, un tad arī izveidojas šis enerģijas disbalans. Cilvēks uzņem pārāk daudz un pārāk maz patērē, un liekais uzkrājas.
Tas nozīmē, ka kaut kā veikalā vajadzētu ieviest tādas normas, ja, kad nedrīkst izdiet, viņš pasaka, uz cik dienām viņš pērk to pārtiku un cik cilvēkiem pērk, un tad viņš liek un skenē kalorijas, un viņam nemaz neļauj vairāk nopirkt. Tas varētu būt kā viens no risinājumiem. Grūti teikt, jo runājot par alkoholu un smēķēšanu, tas arī viss kaut kādā mērā tiek kontrolēts un ierobežots, bet vai tas uzlabo mūsu paradumus kopējos? Es domāju, ka nē, tā kā grūti teikt. Nu labi, kā, piemēram, man liekas, ka man nav liekais svars, un es domāju, ka mēs paprasītu uz ielas 10 cilvēkiem, es domāju, ka lielākais vairums atbildētu, ka viss ir normāli, viss ir kārtībā, un ka liekais svars nav. Kā objektīvi cilvēks var izvērtēt, vai viņam ir šis liekais, nevajadzīgais papildu kilograms vai 5 vai vairāk kilogramu vai nav? Plaši lietota metode, kas arī tiek uzskatīta par diezgan objektīvu, ir ķermeņa masas indeks. Ķermeņa masas indeks ir attiecība starp cilvēka svaru un auguma garumu. Arī ierakstot internetā meklētājos var atrast dažādus kalkulatorus, kur ievadot šos parametrus mēs varam arī izrēķināt šo rādītāju. Un tur parasti ir arī tabulas, kas tad paskaidro šo te iegūto rezultātu. Bet, protams, ir arī nianses. Piemēram, ļoti sportiskiem cilvēkiem ar lielu muskuļa masu šis nebūs īsti objektīvs rādītājs, viņiem būtu informatīvāks, piemēram, bioimpedences mērījums, kas jau tā kā precīzāk raksturo gan muskuļu masas, gan tauku masas procentu ķermenī. Varbūt kādu ietekmi tavuprāt uz veselību tieši rada šis liekais svars? Jā, liekajam svaram ir sistēmiska ietekme, tas ietekmē visu organismu kopumā, un šis liekais svars palielina risku dažādām slimībām. Piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, arī otrā tipa cukura diabētam, kā arī dažādiem hormonāliem traucējumiem, kas arī var izpausties kā problēmas rādu, izsitumi, tāda sausa, bālāda, arī locītavu problēmas, jo liekais svars uzliek slodzi papildus smagumu, kas jāpacieš locītavām, sevišķi cieši ceļgalu locītavas, kā arī aknu slimībām, jo organismā veidojas tāds tā kā hronisks kluss iekaisums, kas gadiem ilgi pat var bojāt organisma audus, un cilvēks sākumā jūtas labi, arī analīžu rezultāti ir normāli, bet šis te nelabvēlīgais process jau nemanāmi notiek. Tad mēs varam teikt, ka nav tāds viens pirmais orgāns vai kas tieši cieš no tā liekā svara? Nē, tas principā tiek bojāti palēnām visi organisma audi, un kaut kādā brīdī, kur ir tieši cilvēkam ģenētiski varbūt jutīgākā organisma vieta, orgāns, tad tas arī var tā kā būt pirmais, kas rada simptomus. Vai liekais svars automātiski nozīmē veselības problēmas? Nē, protams, nē. Kā jau minēju, sākumā cilvēks jūtas normāli, bet liekais svars ir kā riska faktors, ka šādi veselības traucējumi var attīstīties nākotnē. Tas ir līdzīgi kā ar smēķēšanu. Ne visiem sākumā ir slimības, bet mēs zinām, ka risks saslimt ir ievērojami augstāks. Teiksim, piemēram, ja kādam viņš seko katru gadu līdzi, un viņam visu laiku ir bijis labs tas rādītājs. Un tagad viņš uztaisa nākošajā gadā vai šogad uztaisa, un viņam ir sliktāks tas rādītājs. Kas ir tas vidējais laiks, kad var attīstīties kaut kādi sliktāki rādītāji vai kāda cita saslimšana? Tas ir arī ļoti individuāli. To īsti nevar paredzēt. Citam tas būs ātrāk, citam vēlāk, jo kā arī mēs zinām, runājot par to pašu smēķēšanu, ka ir smēķētāji, kuri saslimst ar nopietnām slimībām, bet ir tādi cilvēki, kas visu mūžu smēķē, un viņam ar smēķēšanu izraisītām veselības problēmām nav tā kā bijusi saskare. Tā kā to mēs nevaram zināt, tāpēc arī regulāri ir jāpārbaudās, lai saprastu to brīdi un uztvertu, kad tad ir jāsāk beidzot pievērst uzmanība. Tu minēji, ka liekais svars ietekmē arī aknu veselību. Varbūt varētu pastāstīt vairāk par šo? Jā, liekais svars ir ne tikai tas, ko mēs redzam
no ārpuses, bet tas ir arī liekais tauku daudzums ap orgāniem, tā skaitā arī aknās. Un tas arī varētu būt tas bīstamākais, kas saistīts ar lieko svaru, jo cilvēki par to, principā, es domāju, lielākā daļa nemaz neaizdomājas. Un šie tauki pakāpeniski uzkrājas orgānos, aknās. Aknām ir papildus slodze, tās sliktāk pilda savu funkciju un ar laiku attīstās tā sauktā taukainu aknu slimība. Un arī pētījumi ir par šo, un arī šeit statistika ir diezgan satraucoša, jo pusē cilvēku ar lieko svaru pēc datiem ir arī pierādīts, ka tiek diagnosticēta taukainu aknu slimība. Jā, un šī taukainu aknu slimība ir bīstama tajā brīdī, ja to cilvēks nepamana, nekontrolē, un tad attīstās tālāki aknu bojājumi, kas var būt aknu iekaisums, fibroze, ciroze un pat aknu vēzis, jo ja agrāk aknu cirozes galvenais izraisītājs bija vīrusu hepatītu un alkohols, tad mūsdienās, diemžēl, tā ir taukainu aknu slimība, kas ir satraucoši, jo tā ir dzīvesveida slimība, ko mēs principā varam kontrolēt. Bet šeit arī svarīgi uzsvērt, ka taukainu aknu slimība var būt arī cilvēkiem ar normālu ķermeņa svaru. Tad, ja mēs ņemam statistiku un paskatāmies uz Latviju, tad 6 no 10, kuriem šis indeks nav labs, un ja pusē attīstās šī taukaina akna, tas nozīmē 3 no 10. Tad, ja mēs tagad izējam uz ielas pilsētā vai arī laukos, tad 3 paiet garām, 7 paiet garām, kopā 10. 3 kaut kas būs, varētu būt, un 7 būs tā kā veselīgāk. Labi, ja mēs runājam vairāk par aknām, tad cilvēks to sajūt vai nejūt, vai kāpēc viņš nenojauš varbūt par to, ka viņam varbūt ir šī aknu slimība vai aknu bojājumi? Jā, tas ir tāpēc, ka aknas ir tāds pacietīgs orgāns, kas klusē, ilgi cieš un strādā. Kā latvieši visi kopā, kā latvieši visi neko tā kā nesaka. Jā, un aknas par darbības traucējumiem bieži vien signalizē tikai tad, kad bojājums skāris jau aptuveni 80% no šī orgāna. Un tas ir tāpēc, ka aknas nesāp. Aknās nav sāpju receptori, tāpēc tīri fizioloģiski tās nevar sāpēt. Dažkārt gan no klientiem aptiekā nākas dzirdēt, ka sāp labajā paribē vai diskomforts, tad šādas sūdzības patiesībā ir retas, un tas jau ir gadījumos, kad bojājums ir nopietnas un akna ir palielināta, un tā mehāniski spiež uz apkārtējiem audiem vai orgāniem un rada šādu te sāpju sajūtu. Un tā kā aknas ir pacietīgas un sākumā šie aknu darbības traucējumu simptomi ir ļoti nespecifiski. Tie var būt nogurums, nespēks, jau minētās hormonālās problēmas, kaut kādi izsitumi vai arī smaguma sajūta pēc ēšanas, ko cilvēki ļoti bieži saista ar kaut ko citu. Viņi neaizdomājas, ka tas varētu būt saistīts ar aknu darbības traucējumiem. Un ļoti bieži šīs aknu problēmas atklājas nejauši, kad vienkārši ārsts ir nozīmējis veikt, piemēram, ikgadējo asins analīžu paneli un tad arī pamana, ka aknām kaut kas nav kārtībā, vai arī ultrasonogrāfijas izmeklējuma laikā. Strādājot aptiekā, katrā aptiekā droši vien dienā ieiet, es nezinu, cik apmēram iedzīvotāji. Atkarīgs no aptiekas, bet es strādāju lielās aptiekās, un mums ir 300-400 cilvēki dienā. Labi. Kā farmacēts var pamanīt, ka kādam no šiem 100, 300, 400, kas ir ienākuši aptiekā, varētu būt problēmas ar aknām? Jā, farmaceits, protams, diagnozes neuzstāda, bet mēs varam pamanīt šos te brīdinājuma signālus, kas varētu liecināt, ka cilvēkam varētu būt aknu darbības traucējumi vai risks, ka viņam attīstīsies šādi te traucējumi. Tas varētu būt jau minētais liekais svars, medikamentu lietošana, jo ir dažādas medikamentu grupas, kas atstāja jau nelabvēlīgu ietekmi uz aknām. Tās varētu būt arī cilvēkā
saslimšanas, jo, piemēram, otrā tipa cukura diabēts aptuveni 55% otrā tipa cukura diabēta pacientu arī tiek diagnosticēta taukainu aknu slimība, un šis arī strādā pretējā virzienā. Cilvēkiem ar taukainām aknām ir arī ievērojami lielāks risks, ka attīstīsies otrā tipa diabēts. Un tie arī varētu būt cilvēkā nelabvēlīgie, kaitīgie ieradumi, kas ir smēķēšana, alkohols. Un, ja cilvēks ir atvērts sarunai, tad farmaceits ļoti daudz ko var pamanīt, izsecināt un arī sniegt tā kā vērtīgus ieteikumus un padomus gan profilaksei, lai tā kā izvairītos no nopietnākām veselības problēmām. Tas nozīmē, ka farmaceits jau redz to lieko svaru diezgan viegli ir novērtēt. Protams, nevaram tur detaļās, jo ir vasarā vieglāk, pavasarī, rudenī, ziemā grūtāk, jo tagad ir tādi lieli apģērbi modē, un tad tā grūti pateikt. Bet jā, farmaceita loma noteikti tikai pieaugs ar šo situāciju, kas mums patreiz ir Latvijā. Kas ir būtiski aknu veselības atbalstam cilvēkiem ar lieko svaru? Vissvarīgākais, protams, ir dzīvesveids. Tas būtu ievērot sabalansētu veselīgu uzturu, censties izvairīties no šiem pārstrādātajiem produktiem, bet izvēlēties vairāk tādus kvalitatīvus produktus, vairāk dārzeņus, vairāk augļu, vairāk ogas, arī pilngraudu produkti un kvalitatīvi olbaltumvielu avoti, kas ir gaļa, olas, biezpiens, zivis. Un būtiski arī pakāpeniski vai ieviest vai palielināt fiziskās aktivitātes. Un šeit parasti cilvēki nobīstās, jo dzird vārdu fiziskās aktivitātes, un viņiem liekas, ka viņiem ir jādodas uz sporta zāli, cilāt svarus. Tad es gribu iedrošināt, ka tas nebūtu tā nav. Svarīgi ir kaut vai ieviest ikdienā tādas ilgākas pastaigas, var ātrākā solī. Papildus slodzē var paņemt līdzi, mugursomu pilnu ar grāmatām. Vēl tāda aktivitāte, ko mēs bieži vien uzskatām par senioru aktivitāti, ir nūjošana, bet patiesībā, ja to dara pareizi, tiek iesaistīti gandrīz visi muskuļi, kas ir ļoti vērtīgā fiziskā ikdienas aktivitāte. Tu kā farmaceits, cik ilgi tu iesaki šādas fiziskās aktivitātes, piemēram, garās pastaigas vai pastaigas ar grāmatām, vai arī nojošana? Pēc vadlīnijām tas ir nedēļā 150 minūtes aptuveni. Tas būtu 150 minūtes, tas ir 25 minūtes dienā. Jā. Ok, ar to pietiks, ja? Tas ir tāds kā iztikas minimums, lai uzturētu veselību kārtībā. Bet vai tas kaut kā, tās fiziskās aktivitātes ir arī kaut kāda skala, piemēram, viens patērē tur 3000 kalorijas. Tāds pats cilvēks tādā pašā augumā, tādā pašā svarā varbūt patērē 3500 kalorijas. Un viens patērē 4000 kalorijas. Vai tur ir kaut kāda saistība, jo vairāk tu patērē, tad arī tev vairāk vajadzētu nūjot? Arī šīs fiziskās aktivitātes iedalās pēc intensitātes, un šīs te pastaigas un viss tāds, ko mums ir salīdzinoši viegli integrēt savā ikdienā, tās skaitās pie vieglām vai pie mērenām fiziskajām aktivitātēm. Un tad jau ir, protams, tas, kas notiek sporta zālē un tā kā ar papildus pretestību, kas ir svari vai trenažieri, un arī katrs cilvēks, protams, patērēs atšķirīgu šo te kaloriju apjomu, jo to arī ietekmē muskuļu masa, jo cilvēkam ir lielāka muskuļu masa, jo viņš arī vairāk tērē. Bet runājot par to, ka, protams, fiziskās aktivitātes cilvēks pakāpeniski pierod, un, protams, lai sasniegtu līdzvērtīgu to efektu ar laiku, vajag tā kā kaut ko pielikt klāt. Okay. Lai tā enerģija neaiziet svara palielināšanā, bet lai tā enerģija savukārt muskuļos sadeg. Jā, ja mēs runājam par pastaigām, tad, protams, ka sākumā īsāka pastaiga nodrošinās tā kā
jau pietiekami labu intensitāti un treniņu sirdī, bet ar laiku sirds, protams, pierod. Sirds ir muskulis, mēs viņu uztrenējam. Un ar laiku, lai sasniegtu līdzvērtīgu efektu tai pastaigai, tad mums ir jāliek klāt kaut vai tā pati soma ar grāmatām vai jāveic garāka distance. Tu minēji dažādus pārtikas produktus. Kā tu iesaki veidot tieši šo ikdienas uzturu? Viena lieta ir skaidrs, ka jāēd labākas kvalitātes pārtika, tā ir viena lieta, mazāk lietot pusfabrikātus, un trešais ir šīs fiziskās aktivitātes. Bet par cik pamatā varētu teikt, ka viena lieta ir nekustīgais dzīvesveids, otra lieta ir arī tā pārmērīgā varbūt pārtikas daudzums un nesabalansētā pārtika. Kā tu ieteiktu šeit tie, kas aptiekā vaicā pēc palīdzības vai arī klausās mūs, kas tādas vienkāršas lietas, ko viņi varētu darīt, un viņiem jau izdotos uziet uz pareizāka ceļa? Brīnišķīgs un vienkāršs veids ir tas, ko dēvē par šķīvja principu, ka mēs principā uz šķīvjā liekam pusī dārzeņus, un ceturdaļa tad ir olbaltumvielu avoti, ko jau minēju, tā var būt gaļa vai biespiens, kas kuram labāk patīk, un tad tā otrā ceturtā daļa tad būtu šie te pilngraudu produkti, piemēram, pilngraudu makaroni. Daudzi domā, ka makaroni ir viss mums tur jāizvairās, bet ja mēs izvēlamies kvalitatīvus makaronus, pilngraudu makaronus, tad arī nebūs nekāda vaina. Bet tad jau sanāk tā, ka veikalā jau tas viss sākās. Ja? Šķīvis jau ir pašās beigās, bet tas nozīmē, ka pusei no tā maisiņa vai tā no ratiem ir jābūt ar dārzeņiem, tad 25% olbaltumvielu saturošiem izejvielām, no kā var kaut ko garšīgi pagatavot, un tad arī pilngraudu dažādi produkti. Jā, un šeit arī es varu teikt, ka nevajag kautrēties, jo lūgt palīdzību speciālistiem, jo mums ir arī brīnišķīgi uztura speciālisti, kas var palīdzēt sakārtot tieši šos te uztura jautājumus, jo mēs katrs esam speciālisti savā jomā, bet citās jomās mums var būt tā kā grūtāk orientēties un kaut kas pietrūkst, un tad nevajag kautrēties jautāt palīdzību speciālistiem. Vai tā ir taisnība, ko dažreiz esam dzirdējuši, ka ja tu ēdi vienveidīgu pārtiku, tad organisms pie tā pierod un viņam ir daudz vieglāk un viņš mazāk tērē enerģiju šo pārtiku apstrādājot? Vai tā ir pareizs viedoklis vai kā tev liekas? Man liekas, ka jā, tas ir līdzīgi tā kā mums visiem, kā cilvēkam. Ja es kaut ko daru katru dienu, visu laiku, man tas paliek tā kā vieglāk, un es to varu darīt neiedziļinoties vienkārši autopilotā. Un man liekas, ka līdzīgi ir arī organismam. Viņš tā kā zina, ko sagaidīt, un viņš arī tā kā zina, kā tikt ar to galā. Tik līdz ir kaut kas, ko mēs darām retāk, tad ir mazliet šoks, ko no to darīt. Tas nozīmē to, ka viens no tām rekomendācijām varētu būt arī, kad viņš izvēlās pārtiku veikalā, lai viņš ņem pēc kārtas visu, ja, teiksim, ne tikai vienu veidu pārtiku, bet tur griķi, rīsi, un katru dienu maina. Un sataisa arī kaut kādu ēdienkartu uz nedēļu vai divām. Jā, manuprāt, arī ir vērtīgi, ja ir runa par svaru korekciju, ka cilvēkam ir kaut kāds pamats, teiksim, tur kaut kādi 5 vai 10 tā kā tie komplekti, ko cilvēks zina, un tad viņš arī var tā kā pakāpeniski to mainīt un iekļaut savā ikdienā. Teiksim, mēs zinām to statistiku, kas nav īpaši laba patreiz Latvijā. Vai tad svariem jābūt katrā mājā? Noteikti nē. Jums aptiekā ir svari? Mums aptiekā nav svari, bet arī tā pārlieku lielā svēršanās un koncentrēšanās uz svaru ir ne ļoti veselīgi. Tas mums arī uzliek tā kā psiholoģisku slogu un var cilvēku novest arī pie dažādiem ēšanas traucējumiem.
Tāpēc, ja cilvēks ir tādā posmā, kad viņš cenšas samazināt svaru, tad pilnīgi pietiek, ja reizi nedēļā nosvarās un nevajag aiziet galējībās. Kādreiz tirgu varēja par pāris naudiņām nosvērties. Ja tagad mājās nav, aptiekā nav, kur tad var nosvērties? Ir aptiekas, kas nodrošina šādu pakalpojumu, kas ir jau tas minētais bioimpedences mērījums, kad cilvēks var noteikt un nosaka arī ne tikai tauku procentu, nosaka arī muskuļu masu, nosaka arī kaulu blīvumu, un tas ir tāds informatīvs rādītājs, un arī sporta zālēs, man liekas, visās ir pieejams šāds pakalpojums. Arī kaut kur ir. Ļoti iespējams. Bet kad tad ir jāsverās cilvēkam, jo, teiksim, vai jāsverās vienā laikā, jo, teiksim, no rīta mēs tā kā pēc gulētiešanas, vai tad ir pareizi jāsverās, vai pusdienas laikā pēc pusdienām jāsverās, kā būtu pareizi? Vispareizāk, protams, to ir darīt vienā laikā. Vislabāk no rīta, kad cilvēks ir pamodies, un tad arī katru dienu censties svērties vienā un tajā pašā laikā, ja cilvēks to grib katru dienu, bet ja ne, tad, piemēram, izvēlās pirmdienas rītu, un tad katru pirmdienu arī sverās, lai tas būtu tāds daudz maz optimāls, bet svars ir arī tāda lieta, ko ļoti ietekmē arī tas ūdens daudzums organismā. Ja mēs, piemēram, vakariņās apēdām sāļus gurķus un vēl padzērāmies ūdentiņu no rīta, protams, ka mums tas svars būs lielāks, tāpēc arī īsti nav optimāli katru dienu svērties. Labi, tad nesvērsimies katru dienu, katru nedēļu to mēs darīsim. Bieži tiek runāts par asatu un alatu. Kas tas tāds ir un ko tas mums dod? Jā, alata un asata ir pirmie rādītāji, ko ārsts nozīmē cilvēkam noteikti, lai pārliecinātos par aknu stāvokli. Un alata, jeb alanīna aminotransferāze, tas ir tāds enzīms, kas visvairāk cilvēka ķermenī atrodas tieši aknās. Un ja šis alata līmenis paaugstinās asinīs, tad mēs varam domāt par aknu šūnu bojājumu vai iekaisumu. Savukārt ļoti zemas alata vērtības var tikt novērotas gadījumos, kad jau ir aknu slimības jau vēlīnās stadijās. Un asat, jeb aspartāta aminotransferāze, tas arī ir enzīms, kas atrodas aknās, bet šis enzīms sastopams arī sirdī un citos muskuļos, un tā līmenis var būt paaugstināts arī citu orgānu bojājumu gadījumā, bet to ir informatīvi noteikti tieši kopā ar alatu. Un, ja ārstam rodas kādas aizdevumus, tad, protams, nozīmēs arī papildu izmeklējumus vai papildu analīzes. Tāds informatīvs izmeklējums varētu būt ultrasonogrāfija vai aknu elastogrāfija, bet svarīgi arī atcerēties, ka šie rādītāji nav diagnoze, bet tas ir brīdinājuma signāls, ka aknām ir vajadzīgs atbalsts, un vērtīgi veselam cilvēkam šos rādītājus būtu noteikti vismaz vienu reizi gadā. Bet, ja ir riska faktori, piemēram, diabēts vai tiek lietoti kādi medikamenti vai arī taukaina aknu slimība, tad ārsts, protams, var nozīmēt arī biežāk. Jā, tu nesen sadarbībā ar ģimenes ārstiem piedalījies novērojumu veikšanā, kur tika izvērtēta dabīga preparāta iedarbība uz aknu enzīmu līmeni. Pastāst lūdzu vairāk par šo. Jā, mēs pagājušā gada vidū uzsākām un jau esam noslēguši šo novērojumu un arī apkopojuši rezultātus. Mēs pētījām, kā dabīgs līdzeklis aknu veselības atbalstam Hepasan Intense palīdz uzlabot šos te jau minētos aknu enzīmu rādītājus, asata un alata līmeni. Un šī novērojuma ietvaros mēs sadarbojāmies ar 48 Latvijas ģimenes ārstu praksēm, un tika iesaistīti aptuveni 200 dalībnieki. Un visiem dalībniekiem bija sākotnēji paaugstināti šie abi rādītāji, un viņiem 4 nedēļas bija jālieto Hepasan Intense pa vienai kapsulai dienā. Un pēc 4 nedēļām mēs atkārtot izvērtējām šos rādītājus, un tie bija ievērojami samazinājušies.
vidējais asat līmenis samazinājās par 36,8%, bet vidējais alat līmenis par 37,7%. Tātad 4 nedēļu laikā tika panākts gandrīz 40% samazinājums, kas ir ļoti iespaidīgs, un arī šie dati bija statistiski nozīmīgi. Un, kas man bija ļoti interesanti izvērtēt dalībnieku ķermeņa masas indeksu. Jā, tas ir ļoti svarīgi, es domāju. Interesanti būtu zināt tos rādītājus, jā. Un rādītāji bija ļoti satraucoši, vēl sliktāki nekā Latvijas tas vidējais rādītājs. Mums novērojamā populācijā 75% dalībnieku bija paaugstināts šis te ķermeņa masas indeks. Un principā tad arī šie mūsu dati saskana ar zinātniskajiem datiem, kas runā par to, kā liekais svars ir ļoti nozīmīgs riska faktors aknu veselības problēmām. Bet, to var izsināt, jā? To var izsināt, jā, jo runājot arī par svara samazināšanu, pat neliels samazinājums 5–10% dot ļoti ievērojamu labumu aknu veselībai. Tu minēji par šiem ļoti labiem rezultātiem Latvijas ģimenes ārstu praksēs. Ko tas nozīmē ikdienā? Tas nozīmē, ka šis te dabīgais līdzeklis Hepasanin-Tens var būt lielisks atbalsts cilvēkiem, kuri saskarās ar šiem aknu darbības traucējumiem, kam ir paaugstināti šie aknu enzīmu rādītāji, jo, kā jau es minēju, 4 nedēļu laikā jau samazinājās par 40%, kas ir ļoti ievērojams rādītājs. Un tas arī var būt lielisks profilakses līdzeklis, īpaši šajās situācijās, par ko mēs runājam, kas ir kā riska faktori, ka varētu būt tā kā nākotnē kādi aknu darbības traucējumi. Un šie rezultāti 4 nedēļu laikā man strādājot aptiekā liekas kā lielisks motivators cilvēkiem. Tā kā, ja mēs redzam rezultātu, mums ir motivācija turpināt un darīt un sasniegt to savu rezultātu. Noteikti, ka tādi pētījumi nenotiek tikai Latvijā. Viņi notiek arī droši vien pasaulē. Kas ir tie populārākās aktīvās vielas, ko pielieto ne tikai varbūt Eiropā, bet arī pasaulē? Jā, arī Hepasanin-Tens satura kompleksu sastāvu un arī satur šīs te pasaulē visplašāk pielietotās aktīvās vielas, kas ir silimarīns, ko iegūst no mārdeģa. To noteikti arī lielākā daļa no mums ir dzirdējuši vai kādreiz dzīvē lietojuši. Un otrā aktīvā viela ir holīns, kas organismā izveido esenciālos fosfolipīdus. Un šis holīns, kas ir Hepasanin-Tens sastāvā, ir ļoti būtisks ar to, ka tas var palīdzēt samazināt lieko tauku daudzumu aknās, jo tas nonāk organismā, savāc taukus un aizvāc tos prom no aknām. Tas varētu būt tieši vērtīgi cilvēkiem ar taukainu aknu slimību. Un runājot par esenciālajiem fosfolipīdiem, tad arī es nesen klausījos tādu starptautisku lekciju, ka tiek ļoti pētīti tieši šie esenciālie fosfolipīdi un tieši taukainu aknu slimības kontekstā, jo šī taukainu aknu slimība kļūst arvien populārāka, un tas ir arī neatkarīgs un nozīmīgs arī sirds un asinsvadu slimību riska faktors. Tā kā jā, pētījumi notiek, un ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, un par to arī skaļi runā. Bet kas ir tas laiks, ko pasaulē iesaka lietot dažādus produktus aknu veselības atjaunošanai? Vai tas ir jālieto noteiktu kursu veidā, vai tas ir jālieto visu laiku? Kā tas ir ar aknu produktiem pasaulē? Tāds standarts ir apmēram 3 mēneši, kad mēs varam sagaidīt, kad jau tā akna sāks atjaunoties. Tas ir tie pirmie efekti mēs saņemam. Jā, bet atkarīgs arī no situācijas. Ir situācijas, kad mums derēs ātrāks risinājums, bet ir situācijas, kad būs arī jālieto ilgstoši. Jo, piemēram, cilvēki, kam ir hroniskas saslimšanas, viņi lieto. Ir daži cilvēki, kas vienkārši no aptiekas iziet ar tādu milzīgu maisu, un tad viņiem arī ir nepieciešams sargāt aknas, un arī visu šo laiku viņiem būtu nepieciešams tā kā rūpēties par aknām. Ir situācijas, kad kaut kāda apstākļu dēļ ir
ir kāds aknu bojājums vai tikuši novēroti šie aknu enzīmu paaugstinājums, tad var arī pietikt ar kādu īsāku laika periodu. To tad ārsts vai farmaceits var palīdzēt izvērtēt konkrētai situācijai, jo arī tas, ko es gribu uzsvērt, ka nevajag nodarboties ar pašārstēšanos, ka visās situācijās, kad ir vai nu paaugstināti aknu enzīmi vai jebkādas citas sūdzības, vienmēr vērsties pie ārsta pēc palīdzības, jo ārsts varēs izvērtēt konkrēto situāciju un sniegt vislabākos ieteikumus un rekomendācijas. Ko tu ieteiktu klausītājiem, ja viņš tā kā ir konstatējis, ka viņam ir liekais svars, un viņš nav aizdomājies vēl par aknām? Ko tu ieteiktu viņam? Kā pareizi rīkoties? Es ieteiktu sākt ar asins analīzēm, jo tas ir ātrs un ļoti informatīvs veids, kā cilvēks sadarbībā ar ārstu var izvērtēt kopējo veselības stāvokli. Jo, kā jau es minēju, aknas ir unikālas ar to, ka tās nesāp, bet tās ir unikālas orgāns arī ar to, ka aknas var atjaunoties, ja mēs izslēdzam šos kaitīgos faktorus un sniedzam tām mērķtiecīgu atbalstu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs noķeram to brīdi, kad parādās šīs izmaiņas, un tad mēs varam arī palīdzēt aknai atjaunoties un atkal kļūt veselai. Tad tas nozīmē, ka mūsu sarunā mēs dzirdējām, ka pats par sevi šis liekais svars, tas ir tāds kā kaitīgs faktors. Jā. Tad mēs dzirdējām, ka smēķēšana arī ir tāds kaitīgs faktors. Smēķēšana, alkohols, Alkohols ir kaitīgs faktors. Tad ir arī neveselīga pārtika ir kaitīgs faktors. Pārmērīga vai speciālu zāļu lietošana arī var būt kaitīgs faktors aknām. Vai vēl kaut ko neesmu nosaucis? Tās papildus saslimšanas, kas, piemēram, cukura diabēts un metabolais sindroms, principā visas slimības, kas arī ietekmē vielmaiņu. Tas nozīmē, ja mēs šito saliekam kopā, tad sanāk, kad kādiem 80–90% Latvijas iedzīvotāji vajadzētu no rītdienas daudz vairāk uzmanību pievērst aknu veselībai. Un tajā pašā laikā no Latvijas iedzīvotājs viņš nonāk arī aptiekā. Tas nozīmē, tie, kas ir atnākuši uz aptieku, arī tur tie 80–70% viņi varētu jautāt arī pēc palīdzības, ko darīt, ja gadījumā viņam ir izmaiņas analīzēt. Jā, farmaceits var palīdzēt, ja cilvēks ir atvērts, ja viņš patiešām izstāsta to situāciju, to savu problēmu, jo dažreiz cilvēks atnāk pajautā vienu, bet sarunā izdodas atšķetināt un nonāk pie pavisam kaut kā cita. Un tad tas ir arī ļoti atkarīgs no paša cilvēka, vai viņš ir ieinteresēts un grib arī pats sev palīdzēt. Jo mēs nevaram palīdzēt, ja cilvēks pats nav gatavs. Jā, tu jau teici, ka mēs neesam speciālisti visās lietās, un šeit mums noteikti ļoti daudz var palīdzēt uzturu speciālisti, kas palīdzēs to pareizo uzturu dot, jo ne jau uzreiz jāsāk ar zālēm vai ar produktiem, kas novērš aknu dažādas situācijas vai uzlabo aknu veselību. Ja, tad jāsāk ar tām pamatlietām. Tā ir pārtika, tas ir kustīgums, svaigs gaiss, kustīgums. Un kaitīgie faktori. Ierobežojam vai izslēdzam? Labāk izslēdzam. Labāk izslēdzam, jā. 1, 2, 3. Mēs parunājam par veselību. Liels paldies, Santa. Bija ļoti interesanti parunāt un uzzināt jaunas lietas, kas notiek Latvijā un kā mēs varam palīdzēt. Paldies. Tad tiksimies atkal pēc kāda laika.